otrā mājas spēle, kurš piedzīvo, es pat baidos to saukt par uzvaru, tā droši vien bija sagrāve ar rezultātu 19-1, pārspējot Ozolniekus. Šodien ar 4 vārtiem izcēlās mūsu jaunpienācējs komandas Elvis Ābele, un Elvi iedod sākumā mazliet savu tādu komentāru par to, kā tad aizvadīta šī spēle. Kopumā spēle aizvadīta ir diezgan labi, es teiktu. Kad neizsvaidzāmies tajos brīžos, kad jau rezultāti pārsniedza to limitu, kā parasti ir ierasts futbolā. Bet galvenais bija koncentrācija, kad nevarējām atslābt uz tādiem brīvākiem momentiem. Visu laiku bija jāstrādā 100%. Aizsardzībā jābūt ir apakaļ un nevarēja kļūdas pieļaut baigi. Pirmajā spēlē patiesībā, ko, manuprāt, spēlēja Ozolnieks Lampē, viņi aizvadīja diezgan līdzīgu cīņu. Kā gatavojaties šim pretiniekam? Jo jāsaka, kurš spēlētāji jau zina, ka lielākoties Ozolnieki atbraucot uz Liepāju, viņiem klājās diezgan plāni, bet tāpat droši vien bija jāgatavojās. Protams. Ko runājāt ģērbtuvē? Kas ir tās lietas, ko gribējāt laukumā sadarīt? Ģērbtuvē arī pirms spēles iesildoties visu laiku tika runāts, ka nevar pretinieku ņemt tā pa vieglo ap uz kāju, kad spēlē. Tad bija jāspēlē 100%. Jo tā parasti ir, kad sāc runāt. Paldies tev, Jāni Dzēra. Tā kā Daini mums arī bija līdzīgi, varbūt es to video redzēju kaut kur, ja? Varēsim salikt blakus. Jā, bet nevarēja ļaut domām aiziet kaut kur citur, kad bija pretinieks jānovērtē un jāspēlē. Ir kā visas spēles, kā visām spēlēm gatavojamies, tā bija jāpieiet 100% šitai spēlē. Es atminos tavus pirmos vārdus, kurš kraklā tādu ļoti lielu prieku neredzēju, tad likās, ka šodien tāds platāks smaids bija šķīt. Ir kaut kur taisnība? Pirmie vārti bija jau tajā spēlē, bet tukšos droši vien nav tāds gandarījums. Nav tā sajūta sāta, kad tu iemet. Šodien bija vārtsargs, un tad arī varēja izpausties. Ok, 4 vārti droši vien nav nekas ārkārtīgi neierasts tev pašam, bet kurš kraklā pirmoreiz šāds sniegums? Vai vari teikt, ka esi saspēlējies ar partneriem un jau mazliet iejūties savā maiņā un virknējumā kopumā? Es teiktu, ka esmu iejuties ar partneriem kopā ar komandas biedriem, bet vēl ir jāpieliek pašam pie tehnikas un tām piespēlēm. Bet komandas biedri, tīpaši maiņas biedri, ir pieņēmuši ļoti labi un atrod tās īstās vietiņas, kuras ieskrien, tur arī pie uzsaucieniem uzreiz atdod piespēli. Tā kā es teiktu, ka jau diezgan liela saikne jau sāk veidoties kopā. Man gribētos teikt, ka no šādām spēlēm, kur ir ļoti pārliecinošas uzvaras, droši vien galvenais, ko iegūst, ir pārliecība. Jo viens ir stāsts, ka tev ir 4 vārti, bet mums tur arī citi džeki, atsevišķi, piemēram, Gvido ar 7 uzreiz, vai ne? Un tāpat arī vārtos debitē Narets un laukumā ar vārtiem atzīmējās mums ģenerālis. Es domāju, ka tas tādai pārliecībai noderēs priekšdienām, vai ne? Jā, es domāju, ka šī spēle arī daudziem deva to pārliecību vairāk, kad viņi var iemest un atrod tās brīvās vietas, kad es domāju, ka dos lielu pārliecību tālāk. Ok, paldies tev par sarunu, veiksmes sezonas turpinājumu un tiekamies nākamajās spēlēs. Tiekamies.